Šī pasaule kā durvis vaļā. Mēs visi stāvam caur vējos, un jūra nevienādi saļā. Tik viegla aiziet mākoņos. Es esmu mīlējis šodienu. Es esmu mīlējis šodienu. Es esmu mīlējis. Un nevajag man vairs. Sveicināti, darbie Latvijas Tautas kanāla skatītāji! Mani sauc Kaspars Pudniks, un jūs skatāties Dzīvās sarunas. Liels paldies visiem par atbalstu, tikai pateicoties jūsu artavai šie raidījumi var tapt. Vēlreiz liels jums paldies! Esam ciemos pie Silvestra Sīļa. Sveiks! No, sveiki, jā. Sen neesmu redzēts. Tas tā interesanti sanāk, sen neesmu redzēts, kaut gan īstenībā, ka tiekamies gan 3 katru dienu un strādājam vienīgais. Nu, kameras priekšā es laikam kādu brīdi tiešām neesmu redzēts. Nu, pēdējo reizi Dzīvos sarunu ietvaros tu biji pirms 2, 3 vai pat pirms 3 gadiem. Jā, tas laiks ir pagājis un ļoti daudz, kas ir izmainījies par to laiku un daudz, kas ir nācis klāt un papildus gan atziņas, gan zināšanas. Bet nu, par to jau tā pēc kārtas lēnām. Ieskrienoties, kas ir tas, tu šovasar jūrā esi bijis? Peldējies esi? Nē. Peldējies esmu vienu reizi šovasar vienā mazā meža ezeriņā. Tas bija tajā brīdī, kad vasaras pašā sākumā bija tās karstās dienas. Un tas bija maziņš ezeriņš, kurš bija gana uzsilis priekš manis. Un tad es vienu reizi esmu peldējies, jā, jo atklāšu noslēpumu, ka īstenībā Latvijā peldēties man ir diezgan grūti, jo priekš manis ūdens Latvijā pie mūsu vasaras parasti ir pa augstu. Bet tas ir cits stāsts. Lūk, jā. Bet, ja tu jautā par jūru, jā, neesmu šovasar, es bijis pie jūras, neesmu bijis, tāpēc, kad tu jau pats zini labāk, mūsu tas režīms ir diezgan saspringts un tā atpūsties, faktiski, kaut kā mums tomēr nesanāk, jā. Lūk, bet es ceru, ka mēs to labosim ar laiku. Jā, šodien es gribēju tev pavaicāt, ļoti daudz cilvēki ilgstoši jau gaida tādu vienu brīnišķīgu raidījumu ar nosaukumu Sadzīves maģija. Un es zinu, ka tu šobrīd aktīvi filmē šo raidījumu un esi bijis daudz dažādās Latvijas vietās. Varbūt varētu mēs tomēr sadzirdēt no tevis, kad mēs varētu viņu sagaidīt un kāds vispār ir koncepts šim raidījumam, kādēļ viņš ir tik sarežģīts savā uzbūvē. Kas ir tas, ko tu vēlies pateikt? Parādi. Es redzu daudz jautājumu, bet tu domu tu noķēri. Jā, es tiešām lūdzu piedošanu skatītājiem, ja, kad es tā kā daļēji esmu visus tā kā mānījis jau vairāk kā gadu ar to, ka tūlīt būs. Reizēm tā ir. Te man ir attaisnojums, ja latviešiem ir labs sakāmvārds, ja, kas lēni nāk, tas labi nāk. Bet, labi, protams, ka te jau ir bišķiņ pa ilgu. Pat tiešām es esmu finiša taisnē. Kāpēc tik ilgi? Atkal sakāmvārds. Kā kuģi nosauks, tā viņš peldēs. Lūk, un es mazlietiņ, tā, rupi sakot, iekāros tieši uz pašu pirmo raidījumu, jo gribējās to pirmo raidījumu uztaisīt tā kā tādu, kā Hollywoodas arī seriālos, pirmā sērija. Seriāls varbūt būs 100 sērijas, ja, bet pirmā sērija vienmēr ir krietni garāka un tā kā rada to virzību, kas tad būs tālāk. Ja? Un te ir 2 varianti. Viens variants ļoti bieži ir tā, ka tā pirmā rada tādu intrigu. Un pēc tam sāc skatīties tālāk, jau tās īsās sērijas, ja, kaut kā nav.
Un otrādi, kādreiz ir tā pirmā, varbūt ir tāda vispārīga, un tad jāpaskatās nākamās 2, 3, un tad tu saproti, vai ir vērts. Nu, es mēģinu atrast video variantu, ja, un šajā pirmajā raidījumā iedot tādu tā kā virzību visam šim seriālam, ja, jo es to esmu iecerējis kā seriālu. Un ne tikai informatīvi iedot šo virzību, bet arī enerģētiski. Ja? Un tie, kas, ja jūs skatīsieties šo te pirmo raidījumu, kurš es ceru, ka tagad līdz augusta beigām noteikti būs gatavs, ka jūs sapratīsiet, ja? Ka mēs mazlietiņi arī, kā lai tā pasaka maigāk, nedaudz buramies. Labdabīgi, protams. Tātad šādi elementi arī tiks izmantot seriālā, jā? Mazliet? Jā, ne par velti nosaukums ir Sadzīves maģija. Tas ir pārņemts no mana projekta, kas bija, nesaukšu tagad vārdā, vienā no Latvijas radiostacijām pirms gadiem. Nu, baidos precīzi pateikt, man liekas, pirms gadiem 15, ja ne pat 20, jā, man bija radio formātā šis raidījums, kur es aicināju visdažādāko sfēru cilvēkus, kuri uz lietām un notikumiem skatās savādāk nekā pieņemts. Lūk, un te arī būs tieši tas pats, tikai jau daudzreiz plašāk un video formātā. Īsumā ir tā. Es negribu nevienu audzināt, nevienu pārliecināt. Ja. Tas tagad būtu disclaimers. Ja. Viss, ko es saku, ar realitāti varbūt tam ir sakars, bet tas ir tikai un vienīgi autoru viedoklis. Autori nepretendē uz absolūto patiesību. Jā, mēs paužam savu viedokli un cilvēkam ir iespējas to pieņemt, nepieņemt. Tā kā tā, jā. Nu, lūk, bet tas galvenais ir tas pamats vismazākais. Jā. Tas, kad parādīt to, arī tā var. Jo ļoti bieži cilvēki, kas vienkārši tā, viņi dzīvo savu dzīvi, visi viņiem ir labi. Un dara savas pierastās lietas. Un tad kaut kādā brīdī viņš ierauga, wow, ko? Tā arī varēja? Saprot? Ja? Tas ir tas šausmīgi foršais stāsts par tiem malēniešiem. Zini to stāstu veco? Nu, pastāst. Malēnieši tādi izdomāti tautiņi, ja nereāli neeksistējoši, ja, kur visi dara ar 2 kreisajām rokām. Nu, un tagad malēniešiem ir kaudze ar baļķiem. Viņi ir kalniņā tie baļķi, un tos baļķus vajag lejā pie upes, lai celtu tiltu. Viss skaisti. Viņi ņem pa vienam baļķim un nes no kalna lejā. Un tagad pēdējais baļķis izkrīt no rokām un noripo. Malēnieši. Tā vieglāk ir. Ko viņi dara? Nes augšā visus. Viņi sanes visus baļķus augšā un ripina lejā. Nu, lūk, tas starp citu, godīgi sakot, ļoti daudz, kur mūsu dzīvē tādi brīnumi tiešām notiek. Lūk, jā. Lūk, jā. Nu, mums te cilvēki pastaigās garām, bet tas nekas. Droši. Mēs ir dzīvā sarunas varat... Jā, droši ejiet garām. Nekautrēties. Lūk, te notiek dzīve, mēs te tā esam pagalmā nosēdušies, tā kā neņemiet ļaunā. Tie ir mani mīļie kaimiņi. Mani mīļie kaimiņi, kur nāk no pastaigas. Nu, lūk. Tā, ar malēniešiem būtu viss skaidrs. Vai tu vari iezīmēt dažas tēmas tā intrigai, kas būs tās, kur tu pievērsīs uzmanību ar saviem viesiem, kur jūs padziļinātāk iesiet iekšā un centīsiet viņus skatīties? Nevis tā virspusēji, blā, bet tā iedziļināties, izskaidrot, paskaidrot un arī parādīt, protams, to kādu rituālu un vispārējo. Es zinu, ka tu esi bijis arī tepat arī Pokaņu mežo, kur tu biji vēl jā, bet tās pašas pamattēmas tādas. Ar ko saistīt? Redzi, te atkal jāsaka, tas ir tā kā no sērijas prasa, kādā stilā tu taisi mūziku. Jā. Ja man tu uzdoš šo jautājumu, es neatbildēšu, kādā stilā. Un, ja tu zini manas dziesmas, jā, tur ir no visa kā, tur ir tāda, kā lai saka, saļanka, jā, zupa. Starp saļanka, laikam, arī bija cits nosaukums mūsdienās jau, jā. Nu, labi. Tur ir stila sajaukums, jā. Tad arī šajā te seriālā es nevaru pateikt viens kaut kas. Tur būs visdažādākais. Bet tas vienojošais jau ir tas, ko es jau tā kā pieminēju, to, kad parādīt, ka ir lietas, kuras var darīt savādāk nekā tas ir vispār pieņemts. Tas ir pirmais uzstādījums. Otrais, uz ko es gribētu aicināt skatītājus, tā ir tāda
frāze, kas šobrīd daudz kur parādās, bet ne visi cilvēki to saprot. Un proti, es gribu aicināt uz apzinātību. Lūk, visdažādākajās sfērās. Un kā es to saprotu? Kad mēģināt cilvēks virzīt uz to, lai viņš apzinās pirmkārtām savu vērtību, savas spējas un savu varēšanu, un tas, ko viņš dara, lai viņš dara tā kā pats, nevis, ka to viņam kāds ir iestāstījis, ka tā ir jādara. Un tā ir ļoti smalka robeža. Ja? Nu, teiksim, piemērs. Ja? Tā pati mode. Nu, ļoti vienkārša lieta it kā. Ja? Un cilvēks ģērbjās, un tagad cik ir to cilvēku, kurš varētu pateikt, es apģērbos tāpēc, ka tā man ir vienkārši ērti. To cilvēks parasti saka, ka viņš strādā dārzā, uzkop māju, vēl kaut ko, un tur viņš par to nedomā. Bet tenī brīdī, kā viņš iet sabiedrībā, vai viņš apģērbjās tā, kā viņš jūtās, vai viņš apģērbjās tāpēc tā, ka kaut kāds DG tur un pārējie, ja, brendi, ja, ir teikuši, ka tā ir moderna un tā ir pareizi. Un tas skar ļoti daudzas lietas. Tas nav mode, tas ir tikai tāds virsējais, ja, un principā nekaitīgākais. Ja. Un tālāk mēs varam aiziet par dažādām lietām, jau kas tiešām skar par cilvēku veselību. Ja. Kāpēc cilvēks lieto tādu vai savādāku kosmētiku, vai tiešām viņam palīdz un rada viņu veselāku un skaistāku? Ja. Vai tikai tāpēc, kad katru dienu viņš redz šīs kosmētikas reklāmu. Ja? Un tad tā liekas, es pats to gribu, vai tomēr man ir uzspiests šis viedoklis. Ja? Un reizēm izrādās, ka tas, ko vairāk reklamē, tas ir tieši tas, ko vismazāk vajadzētu lietot. Lūk, es tikai tā pārskrēju pār tādām milzīgām gabalām, jo mēs runāsim gan par tādām pavisam vienkāršām lietām. Tas jau, ko es pieminēju. Sākot ar to, ko mēs smērējam uz ādas, ar ko mēs tīram zobus, ko mēs bāžam mutē, sākot no tādām lietām, ko mēs valkam mugurā. Un beidzot ar to, kā mēs attiecamies pret pasauli kopumā, kā mēs domājam, kā mēs analizējam notikumus, ja, kādus secinājumus mēs varam izdarīt, saliekot kopā notikumu ķēdi. Ja. Es pieļauju, ka būs raidījumi, kas būs ļoti viegli uztverami, ļoti viegli saprotami, bet būs lietas, kas būs grūtākas, daudzreiz grūtākas, ja, kur tā kā ir jāpadomā. Un te atkal gribās teikt, ja, kā toreiz arī saka, ja, pirms lācīšiem, ja, ka tādiem un tādiem varbūt nevajag skatīties. Es gan teikšu tā, ka skatīties vajag visiem, ja viņš atrod kaut vai nedaudz kaut ko, kas viņu ieinteresē. Ja? Un es mēģināšu šo te seriālu veidot tā, ka katrs atradīs kaut ko priekš sevis. Ja? Nu, vieni tiešām zināšanas, prasmes, citi paskatīsies to tā kā fantastikas seriālu. Ja? Šodien masu medijos, veidojot dažādus seriālus un raidījumus, režisori, producenti dzenās pēc reitingiem. Proti, mums šodien vispār, kā savulaik rakstīja komponists Rihards Dubra savā rakstā, un tas virsraksts bija ļoti ģeniāls. Mums šobrīd piespiež būt nemoderniem savā domāšanā, nesarežģītiem savā domāšanā. Ko es gribu pateikt? Tad tu neiesi līdzi reitingam, protams, samazināt apjomu zināšanu un to uztveri cilvēkiem, kas nav gatavi to vēl saņemt un uztvert, bet tomēr iet tādu virzienu, ka tie, kas ir gatavi to uztvert, saņemt, dabūs. Tie, kas vēl nav, viņiem būs kaut kāda maza aizķeršanās vai tāda, piekļuva tā informācijai, jo svarīgi jau viņiem iedot, lai viņiem ir alternatīva kaut ko citu redzēt. Redz, ļoti sarežģīti noformulēt domu, jo bieži ir tā komentāros, vai dieniņās kādēļ jūs tik sarežģīti runājat, vai te tiešām nevar runāt vienkāršāk? Vai te tiešām nevar izstāstīt tā, lai saprastu visi? Bet tas jau nav mērķis. Visiem iespējams nav jāsaprot, un daudzi, kas saprot, daudz ko arī nestāsta.
to es arī dzirdēju, starp citu, aprindās ar tiem viesiem, ar kuriem tu runā, ka viņi daudz zina, bet viņi zina, ka viņi to nedrīkst tev stāstīt. Tas var būt bīstami kādam skatītājam. Paldies par to, ka tu šī virzienā man ievirzīji. Īstenībā tu nolasīji manas domas, es gribēju to pateikt, ja, ka es savu laiku vēl pirms gadiem 20, es ļoti daudz ražoju TV, TV produkciju priekš dažādām raidorganizācijām. Lūk, un es biju spiests to ražot tajā formātā, ko pieprasa. Ja? Reitingi, viss. Reklāmas budžeti, viss pārējais. Un tas nebija vienīgais iemesls, bet tas bija viens no iemesliem, kāpēc es no sadarbības ar raidorganizācijām aizgāju. Pirms gadiem 20 jau. Lūk, tieši tas, kad man nepatika šis rāmis, kurā es biju ielikts. Tad šobrīd šajā situācijā man ir tā iespēja rādīt un runāt tieši par to, ko es tiešām vēlos un ko es uzskatu par vērtīgu. Un nekādā gadienā es nemēģināšu sasniegt kaut kādus reitingus. Es nemēģināšu ne ar vienu koķetēt. Es runāšu, un tie cilvēki, ko es aicināšu, runās no sevis to patiesību tajā mirklī un tajā brīdī, kāda no kuram ir pēc viņa attiecīgās kompetences. Lūk, un šobrīd man nav šī mērķa, lai tagad būtu tur tūkstošiem un 10 000 skatītāji. Man būs patīkami, ja skatīsies kaut vai daži 10, un pēc raidījuma nostīšanās kāds man pateiks paldies, es kaut ko uzzināju. Par šito es vēl nezināju. Man ar to pietiks. Es būšu ļoti, ļoti apmierināts. Ja būs kaut kāds, piemēram, nostīsies 50 cilvēki, un 10 pateiks paldies. Man ar to pietiks. Ja? Jo man ir svarīgi rezultāts, un to es vienmēr esmu pēc tā tiecies. Īsāk sakot, no tā brīža, kad es sāku pats sevi apzināties, kad es esmu pats par kaut ko atbildīgs un pats kaut ko spēju, un tas notika 13 gadu vecumā. Maz atkāpīt vēsturiski, ja. 13 gadu vecumā es piedalījos pasākumā, kur tika meklēta vieta, kur rakt aku. Bija uzaicināts, ja nemaldos, no Valdemāra pils rīksnieks, vecs vīrs tāds, ja, ar rīkstīti, un viņš meklēja Ādaras krustpunktu. Un kaut kādā brīdī saka, puiki, naču, paņem. Ja? Es paņēmu, saka, ko man kaut kas griežās. Lūk, ja, un no tā brīža sākās mans ceļš, kad es sapratu, ka bez tā, ko mēs varam tā rokā paņemt, sajust, aptaustīt, sagaršot, pastāv vēl kaut kas cits, par ko skolā nemāca. Un tur sākās mans ceļš. Ja. Lūk, un līdz šim brīdim ir pagājuši, vai man dieniņi, 50 gadu kopš tā brīža laikam, vairāk. Aptuveni. Tagad viss zinās, cik man gadu. Bet labi. Nē, es nepareizi sarēķinu. Labi, 50 plus. Jautājums skatītājiem, cik silvestram ir gadu? Jā, labi, liekam mierā to. Lūk, es vienmēr esmu strādājis uz rezultātu. Es esmu eksperimentējis pats ar sevi, ar savu ķermeni, un visu darījis tikai tad, lai ir šis rezultāts. Nevis darīšanas pēc. Ja? Protams, es esmu daudz kļūdījies, daudz kur dabūjis pulns pierē un visu ko. Bet es esmu lēnām gājis uz priekšu uz rezultātu. Tad arī šeit, veidojot šo te tagad savu raidījumu, es gribu, lai tas nes rezultātu kaut vai nelielam skaitam skatītāju. Tas ir mans pamat uzdevums, un es no viņa nenovirzīšos nekādā veidā. Tie viesi, seriāla dalībnieki, būs tev tādi, kas paši caur sevi to zināšanas ir ieguvuši, izlaiduši, kas nav vienkārši tādi tukši runātāji, kaut kur dzirdējot, viņi atstāsta un kaut ko tēlo, bet kuri paši ir pārbaudījuši. Jo tu ļoti aizskāri ļoti būtisku lietu, ka viens ir runāt par kaut ko, otrs ir zināt un iziet cauri tam, un tad tam ir vērtība. Viens ir mācīt, kā skaldīt malku, lai gan tu nekad mūžā neesi to darījis, un kaut kas cits ir zināt, ko nozīmē pārskaldīt entās kraus ar malku, sanest čūnī un ziemā iet viņam pakaļ. Vai cilvēki, kas skatīsies šo seriālu un redzēs sevi
kaut kāda līdzīga ar viesiem, vai kādu jaunu novirzienu, vai kaut ko viņi ir atklājuši, arī varēs pretendēt uz dalību šajā seriālā, attiecīgi tevi uzrunājot, sakot, man ir ļoti interesanta lieta, jūs man uzrunājāt, un vēl ir šāds aspekts. Jā, un es uz to ļoti ceru, jo katrs mēs šobrīd, vairāk vai mazāk, tomēr dzīvojam kaut kādā savā laukā, savā tādā, tas modernais burbulītī kaut kādā. Ja? Protams, ka man ir cilvēku loks, ja, ar kuriem es gadiem ilgi sadarbojos, ja, kurus es tā kā pazīstu dažādās sfērās, ja, un arī šajās smalkajās sfērās, ja, šajās alternatīvajās sfērās. Ja. Bet es pieļauju, ka ļoti daudz ir cilvēku, un Latvijā viņu tiešām, paldies Dievam, vēl ir diezgan daudz, ja, kurus es vēl nepazīstu. Un tāpēc arī es būšu ļoti, ļoti priecīgs, ja kāds man tiešām ieteiks. Ja? Jo, kā rāda prakse, tad tie visdziļāk, cilvēki, kas visdziļāk ir daudzas lietas izpratuši un apzinājušies sevi, viņi kaut kā paliek ēnā. Uz glancētiem žurnālu vākiem un televīzijā viņus neieraudzīs. Nē, un arī pat sociālā vidē viņi nereklamē savus tur pakalpojumus. Ja? Ļoti daudz mēs zinām, ja, ka šobrīd ir visur, kur, es tev tur noņemšu lāstu, es tev tur izārstēšu, es tev tur izmasēšu, vēl kaut ko. Dieva dēļ es negribu pateikt, ka tur visi ir krāpnieki un viss nē. Tur ir ļoti daudz brīnišķīgi cilvēki, kas tiešām palīdz. Visu cieņu. Es nesaku, ka tur viss ir slikti. Ja? Lūk, ja? Un paldies, ka tādi ir, un ka viņi reklamējās, un ka viņi dara savu darbiņu brīnišķīgi. Ja? Un es labprāt arī ar tiem, kas ir virspusē zināmi, arī ar tiem, kurus es nepazīstu. Daudzus es pazīstu, bet kurus es nepazīstu, labprāt varbūt uzaicinātu redzīt, protams. Lūk, bet tāpat laikā ir cilvēki, kuri dzīvo savā nelielajā vidē, un viņus varbūt pazīst 3-4 kaimiņi. Ja? Burtiski patās strādājot pie šī te raidījuma tās pirmās sērijas, ja, es iepazinos ērgļu pusē ar vīru manas paaudzes, ja, vārdā Zīgi, kuras bija vienkārši šokā no tā, cik tas ir unikāls cilvēks. Ja. Ja, kuru tiešām pazīst tikai tur apkaimē. Un tad kaut kāda daļa, tāda mazliet šamaniski noskaņoti cilvēki. Ja. Ja, cilvēks, kurš dzīvo, var teikt, gandrīz vai mežā, ja, un tas, ko viņš ir spējīgs izdarīt, gan tīri tā ar rokām, gan arī jau smalkajā līmenī strādājot kā pirtnieks, ja, tas ir vienkārši... Un viss ir ar mē, man jau laukos nav ko darīt, un tad tikai, ja reku es šķūnīti uzbūvēju, es kā ieraudzīju to šķūnīti, es tur dzīvot gribu tā šķūnītī, tā ir guļbūve, unikāla. Tas ir laukos nav ko darīt, es tādu uzkāršu. Ai, laukos nav ko darīt, reku es uztaisīju galdu, gultu, es skatos uz tiem. Pat 1000 eiro tādu mēbeli nopirkt nevar nekur pasaulē. Ko viņš vienkārši, man nav ko darīt, es uztaisīju. Lūk, ja. Tas ir viens tāds piemērs, ja. Daļēji pirmajā sērijā es iepazīstināšu ar šo cilvēku, bet tikai ļoti daļēji. Es zinu, ka es taisīšu veselu raidījumu, ja, par viņu, ja, jo, piemēram, viņa zināšanas, kā es sapratu par to pašu pirti, ja, ir ļoti, ļoti plašas, ja. Starp citu, jā, par pirti arī mēs periodiski runāsim, jā, jo tā ir, piedodiet par skaļo terminu, gribās teikt, ka panacēja, jā, savā ziņā, jā, jo pirtī mēs varam dziedināt ļoti, ļoti daudzas lietas. Mēs varam dziedināt ne tikai ķermeni, bet arī jau dvēseli un garu. Ja. Bet tas ir atsevišķi tēma. Laikam ejot, zaudējot daudz latviešu viensētas, pie kurām blakus vienmēr bija pie ezera vai pie upītes maliņā lejā pirts, attiecīgi tās, ko mēs saucām par pirtīm. Tagad daudz ir aizstāts ar dažādām somu pirtīm, ar sildītavām, es viņus sauktu, kas nenes sevī ne to smaržu, ne to garšu, ne to iespēju arī veikt rituāls galā. Tas daudz ir iedevis pa mici latviešu veselībai, cilvēkiem kā tādiem. Ja daudz aizgāja, tagad mums, zinām, ir
Dušas, vannas un... Oi, tas ir vesels stāsts, kā jau es teicu. Ļoti īsumā. Manos raidījumos pirts periodiski par pirti mēs runāsim dažādos aspektos, bet es gribu teikt tā, mana pirts pieredze. Tātad tūlīt ātri saskaitīšu, ir vairāk kā 30 gadi. Es biju viens no tiem, kas savulaik sāka rehabilitēt pirti, jā, jo, manas paaudzes cilvēki tak atcerās, jā, tipa, tā saucamā somu pirts, jā. Tā ir vieta, kur tipa jādzer alu, tur izklaidējās ar meitenēm, tur tā, jā, tur ieiet, uzblēž, tur 150, pat dziesmām bija tur 130 jā, grādi, jā, somu pirtī. Īstenībā jautrākais ir tas, ka paši somi par tādu pirti neko nezinu. Jo es esmu bijis Somijā, un viņiem nav šīs elektriskās pirtis ar tām drausmīgajām temperatūrām. To viņi nav, viņi pat tādu neko nav dzirdējuši. Kāpēc Latvijā viņi nosauc par somu pirti, tas ir jautājums. Lūk, ja viņiem tāpatās ir akmentiņi, ja viņi uzmet gariņu, jā, un viss tur ir ļoti jauki. Lūk, jā, starp citu pirtī pamata temperatūra, nedrīkst būt vairāk par 60 grādiem, jau atklāšu nelielu noslēpumu, jā. Ja jau ir 70, 80, tas jau ir par daudz. To efektu rāda tikai un vienīgi ar garu. Bet tas jau ir tāds, maz tikai noslēpumi jāatklāt. Jā, parasti arī es atceros gāja vīri pirtīs, un tad bija, kad parādījās te termometri. Agrāk jau laukos pirtīs nebija termometri. Gāja pēc savām sajūtām, starp citu, tu gāji un jūti var, nevar un cik ļoti. Tieši tā. Un arī bija interesanti, kādēļ pirmās gājas sievietes, un pēc tam gāja vīri, un kā tas viss tas ir. To mēs uzzināsim sadzīves maģijas kādā no vispār jau otrādi. Pirmie gāja vīri, pēc tam sievas, un tad pēc tam veci cilvēki un bērni. Bet labi. Redz, jau atkal. Nē, tas nav sajauks, tas ir tā, kā es esmu redzējis. Jā. Tā kā īsti nē. Bet es varu pateikt tā. Ja mēs runājam par pirti, kuras pamatsastāvdaļas tātad ir malkas krāsniņa, akmeņi un gariņš, ja mēs runājam par tādu pirti, tad nav sliktas un labas pirts. Ir pirts, kas jau, ja ir, tātad akmeņi, kas sakarsēti ar malku, un gars, ko mēs metam. Dzīva uguns. Dzīva uguns. Tad tā ir pirts, un jau tas ir labi, ja cilvēks tur ieiet un vienkārši pasvīst. Jau ir labi. Un tātad mūsu pirtnieki, un es arī sev pieskaitu pie pirtniekiem, jo es daudzas lietas protu, tikai pašam savs pirts nav. Kurpnieks bez kurpēm. Lūk, tad ir pirts, un ir ļoti laba pirts. Pirts jau ir tad, kad tu vienkārši ieej šādā te mitrā, siltā gaisā un vienkārši pasēdi uz lāviņas un izsvīst. Tas ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi, sīkāk es tagad nestāstīšu, bet šī te izsvīšana vismaz reizi nedēļā. Tas ir ļoti, ļoti vajadzīgs cilvēkam, jā, un arī redzījumos mēs par to runāsim, kāpēc. Lūk, bet ļoti laba pirts, un tur jau ir kosmos. Daudz punkts, ļoti labi pirts, skatieties sadzīves maģiju, drīzumā LTK. Jā, jo tur nāk tik daudz brīnišķīgu lietu, jau sākot ar to, kā tu strādā pats ar sevi, ar slotiņu, ja? Vai kāds ar tevi strādā, ja? No kā ir šī slotiņa, ja? Kas ir tā tējiņa, ko mēs uzlējam uz akmeņiem, ja? Kādas zālītes, tā ir bezgalīga, tas ir kosmos, ja? Bet, ticiet man, ja tajā, kā lai saka, šīs zināšanas iegūst un mēģina pielietot, tad tas tiešām atveseļo un ved uz tādu kopējo izaugsmu. Ne tikai ķermenisko, bet arī garīgo. Jā. Lūk, jā. Un tā ir tāda īstenībā vienkārši un visiem pieejama lieta. Nevajag pirkt burbuļu vannu pa 1000. Jā. Es varētu arī izstāstīt, kāpēc tā burbuļvanna nemaz tik laba nav. Ja? Un tas ir arī viens no tematiem sadzīves maģijas raidījumiem. Un vēl viena lieta, ko es varētu pateikt. Džakūzi un vispār. Jā, kad no tām modernajām lietām vienīgais, kas ir daudz maz, manuprāt, pieņemams, pats es to mēģināju, tās ir tvaika pirtis. Ja? Kaut gan arī, piemēram, es esmu bijis īstā tvaika pirtī, kur arī šis tvaiks ir iegūts, kad tas ir uz malkas krāsnes, ja?
tiek kurināts vienkārši ūdens, jā, un tas ir īsti tvaiks, jā. Nu, tādas pirtis gan laikam ir tikai Turcijā šobrīd pieejams. Varbūt vēl kaut kur pasaulē, bet es tur neesmu bijis Turcijā, es biju tādā īstā. Protams, ka tas īstais tvaiks ir vērtīgāks, bet arī tvaika ģeneratori, nu, ja nekā cita nav, tad tas pa sliktu nenāk. Bet es kategoriski neiesaku elektriskās pirtis, es kategoriski neiesaku visa veida staru pirtis. Nu labi, tur tas saraksts ir garāks, jā, bet šīs sintētiskās lietas es Solārija. Oi, nu solārija tas vispār atsevišķs stāsts. Svīstošais zārciņš tāds. Kaut gan nē, man ir sava pieredze arī šajā jomā, jo es tiešām esmu tāds eksperimentātors, jā, es gandrīz nevienu lietu, ko es varu pārbaudīt, jā. Es neņemu tīrā veidā, es mēģinu pārbaudīt. Protams, saprāta robežās, jā. Nu, es teiksim, gluži pie 220 rozetē pirkstus, tā kā nebāžu iekšā. Nu, es tiešām zinu, kā elektrība tomēr sit, jā. Lūk, jā, un ir lieta skaidrs, teiksim, nemēģināšu izdzert glāzi ar cienkāliju, lai pierādītu, jā, ka man viņš neko nenodarīs, jā. Nu, tā gluži nē, jā, bet saprāta robežās es ļoti daudz ko esmu pats uz sevis pārbaudījis, un es zinu, kas strādā, kas nestrādā. Kas pat kaitē, jā, es arī pats esmu mazlietiņ sev šad tad kaitējis, jā, eksperimentējot, jā, ar dažādām praksēm, jā. Bet, nu, man līdz ar to ir savs viedoklis. Bet tas ir atkal mans, jā. Jā. Un, ja es par to runāšu, tad vienmēr teikšu priekšā, tas ir mans un tas der man. Jā, un to es esmu pārbaudījis uz savas. Jā, un ir lietas, kuras pat kategoriski saku, nekad tā nedariet, jā. Es tā esmu izdarījis, jā, es zinu, kas no tā sanāk, bet jūs mājās to labāk nedarītu. Liekam, te daudz punktu ar nepacietību gaidīsim pirmo sēriju šīm seriālam. Aizvadītie pēdējie 4 gadi. Kas tavuprāt visvairāk cilvēkiem pietrūks sabiedrībā, Latvijā vai vispār sabiedrībām pasaulē kā tādām? Kas ir tās lietas, kas pietrūkst? Tavs novērojums no malas. Tu esi dzirdējis ļoti daudz dzīvo sarunu filmēs. Tu esi dzirdējis šausmu stāstu Slācītī, kā mēs vienmēr smejamies, ka Silvas pēc raidījuma saka, kā jūs varat vispār izturēt šo visu rokoties cauri, ņemot, analizēt, kaut ko domājot. No malas, tavs novērojums, kas pietrūkst? Kādā stāvoklī šobrīd ir cilvēki? Tad sāksim tā. Ievadiņš mēģināšu ļoti īsi. Mēs dzīvojam unikālā laikā, un tā ir unikāla iespēja, mēs redzam, kā mainās laikmeti. Un viss, kas notiek, tā ir laikmetu maiņa, un negribu būt cilvēks, kas skatās kristālbumbā, bet man gribās teikt, ka jau pēc 10 gadiem mēs dzīvosim pilnīgi citā pasaulē. Vai labākā vai sliktākā man ir ļoti grūti pateikt, bet viņi būs pilnīgi savādāka, un tā kā es jau šobrīd, es sev to esmu pateicis, jā, un saku arī visiem, ka tas, kā mēs dzīvojam pirms 20 gadiem, mēs nekad tā vairs nedzīvosim. Visas attiecības būs pilnīgi citas, jā. Bet labi, to liekam malā. Kas ir noticis šobrīd? Tā ir, un tu uzdevi jautājumu, kas pietrūkst. Teiksim, kas pietrūkst man? Tas ir cilvēciskuma. Un cilvēciskas attiecības, cilvēku savstarpēja komunikācija bez šīm te iekārtām. Jā. Ja kaut vai vēl pirms gadiem 25, tur, kur es dzīvoju, neteikšu precīzi vietu, tas nav būtiski, ceļš piekdienas vakaros, jā, vietējie cilvēki, jā, sanāca vietējā krodziņa. Vienkārši sanāca pasēdēt, iedzert tālu, tur kādreiz spēlēt dzīvā mūzika, jā. Tāda savstarpēja komunikācija visiem, jā, un tā. It sevišķi lauku reģionos, vismaz pāris reizes mēnesī, vai vismaz vienreiz mēnesī, bija ballīte. Jā. Taisīja dančus, savācās lielākajā mājā, jā, kur bija lielākā grīda, kur bija muzikanti, viņi tur dejoja. Tas bija senāk, bet vienkārši bija kultūras nami, kas taisīja dančus. Vienkārši bija, atnāca kaut kāda grupiņa, labāk vai sliktāk spēlēt to pašu, sākot ar Kaiju un beidzot pie Dzintara jūras, jā, un cilvēki dejoja.
Jā, un labi, tur bija visādi, jā, savreiz izkāvās, kādreiz piedzēra, viss, kas bija, bet bija šis kontakts starp cilvēkiem. Mēs varējām viens otram pieskarties, jā, pastīties acīs, jā, šis te, tad man ir ļoti, ļoti skumji, kad šobrīd tas ir novests līdz tādam minimumam. Tas praktiski tikpat kā nav. Ja? Varam teikt, jā, Covid visa tā padarīšana ievies savas tās korekcijas, ja? Bet tā tendence bija jau arī pirms tam. Viņa bija pirms tam, jo visa ekonomiskā situācija, visa vilka uz to, ka cilvēkam, pirmām kārtām dārgi, par to, ko maksā alus kauss tai krodziņā, ja? Es par to varu nopirkt, teiksim, 6-paku, ja? Un tad es vienkārši tupa, ja, paņemu šito priekšā un sēžu mājās, ja, un dzeru to 6-paku, ja, un varbūt uzrakstu kādam izziņu. Vai ir labākā gadienā sazinos WhatsAppā, ja, ar cilvēkiem. Ir skumji, ka nav šī dzīvā kontakta. Man tā pietrūkst visvairāk. Tas ir pirmais. Otra lieta, kas ir vēl nopietnāka, ja, ka ir pazudusi dvēsele visā tas, kas ir virspusē, viss, ko mēs saņemam no masu informācijas līdzekļiem. Ja? Tas ir pilnīgi visur, tas ir mūzikā, tas ir tēlotāja mākslā, tas ir kino, tas ir tā beigu galā tajā pašā nolādētajā apģērbā. Ja, piemēram, šobrīd es ieeju veikalā, un ja man būtu daudz naudas, visdārgākos brendus, viņi ir palikuši nekādi, viņos nav dvēseli. Dvēseliskas kaut kādas lietas mēs varam atrast mazajos tirdziņos, ja, kur cilvēks pats ar savām rociņām kaut ko ir taisījis, bet arī tur paliek aizvien neinteresantāk, jo tie meistari, lai izdzīvotu, viņi ir spiesti iet līdzi, es nezinu, tam trendam. Ja, ja. Es jau šitā nevaru, to jau neviens nepirks. Ja. Ja. Lūk, pietrūk šīs te dvēseles, ja, jo tas viss pa lielam, nepareizi runāju, savā lielākajā tajā daudzumā, ja, tas, ko mēs redzam virspusē, tas ir absolūti tukšs. Ja man šobrīd jau saka, vajag mudrīt, ja, uztaisīt hitu, nekāda problēma. Tagad paņem 3 akordus, ja, tur tādus šitos, ja paņem no interneta, ja, tur tādas iet kopā, tagad paņem teksta izvilkumus kaut kādus, ja. Es biju vienā seminārā klāt, kur kompetenti meitene, ja, kas ir mācījusies Londonā, cilvēkiem, ja, jauniešiem rādīja, kā stundas laikā var radīt hitu no nekā. No nekā viņi radīja to hitu, ja, un nekas tur arī sanāca. Lūk, un kādam iestāsta, ka tas ir, un to griež pa rādio entās reizes, un cilvēkam iestāsta, ka tas, lūk, ir hits, kaut gan īstenībā tur ir tukšums. Tāpat laikā, ja, tāds Valdis Atāls vai Vincents Kūkojs, ja, kas ir vēl atsevišķs stāsts, ja mums būs koncerts, ja, viņš jau ir ierakstīts, ja, tieši šodien es viņu pabeigšu, ja, un mēs brauksim pie viņa ciemos. Cilvēki, kas ir, piemēram, Vincents ir krāsni, viņš būvē krāsnes. Viņš ir viens es domāju, ka viņš ir Latvijā ir 10-niekā, ja ne 5-niekā labāko, teiksim, meistaru, bet brīvā laikā viņš raksta dzēju un sacer mūziku. Un viņš var apsēsties pie ugunskura mežā, jā, un viņš nevis sacer dziesmu, bet viņš sajūt dziesmu, un viņa rodās tur uz vietas, jā. Viņa ir vienkārša, bet tur ir dvēsele iekšā, jā. Un par to jūs pārliecināsieties, ja tuvākā laikā šis koncerts būs mūsu ēterā dzirdams. Ja. Lūk, man pietrūkst šīs te vērtības. Tā beigu galā, pat ja man gribās nopirkt saldējumu, tad es viņu nevaru nopirkt. Tāpēc, ka tas, ko pārdod veikalā zem šī nosaukuma, tur ir mārketings tikai un vienīgi. Tur nav ne garšas, ne dvēseles, nekā tur nav. Tur ir koks. Pa vidu, ir viss. Lūk, ja. Ja, un tas ir ar lielāko daļu. Ja. Lietu, kuras tiek taisītas masu tirgošanai, lai gūtu peļņu tikai un vienīgi.
Un tas ir pats briesmīgākais. Man pietrūkst personiskās attieksmes, man pietrūkst dvēseles visās lietās, kas šobrīd ir virspusē. Tas ir tas, uz ko es mēģinu kaut kādā veidā darīt visu, lai atrastu iespējas kompensēt šo trūkumu. Kas, tavuprāt, ir novedis pie šīs nabadzības, tajā garīgajā, tajā apzinātībā, tajā cilvēciskumā? Tu norādīji, ka tas ilgstoši jau notiek, un ne tikai Covid tikai to pātrināja, iespējams, un pastiprināja. Cilvēka nevēlēšanās vairs domāt un saprast, izzināt pasauli caur sevi. Viņš pieņem ārējo pasauli kā pamatu. Varbūt tur ir tā problēma. Nu, ka nevis es skatos uz pasauli no iekšas, nu tā kā es skatos, bet es klausos, kā man saka, kā man ir jāskatās. Bet es esmu aizmirsis, kur es esmu. Nu, pazaudējis sevi. Redzi, tā ir īstenībā ļoti sarežģīta tēma, tas, ko tu tagad pacēli. Tur ir daudz faktori. Man tikai pēdējā laikā ļoti, kā lai saka, tracina, tas kā pieņemts. Redziet, jūs cilvēki, tur cūkojat un tāpēc sačakarējat dabu. Jūs cilvēki esat pie visa vainīgi, tad panesās tur, lietojat plastmasas maisiņus, jā, tur, viss tas, ar ko mūs te baro, jā, zaļie kursi un viss šitie te. Nav tā. Cilvēks savā būtībā, tad, kad bērns piedzimst, viņš ir tāda nosacīti, negribu teikt, pilnīgi balta lapa. Jā. Arī par šīm tēmām mēs runāsim. Protams, ka cilvēkam ir daudz kas viņam nāk mantojumā, jā, un to, ka pastāv reinkarnācija, es domāju, ka lielākajai daļai tomēr nav noslēpums. Bet tajā konkrētajā vidē, kur viņš nonāk, jā, kaut kādam laikam ejot, tās iepriekšējās zināšanas un atmiņas tiek nodzēstas, un viņš aug un veidojās tieši tur. Un mēs ļoti labi zinām, ja mazs bērniņš nonāk pie vilkiem, jā, vilku barā, jā, tad viņš iegūst visas īpašības, kas ir vilkam. Un tāda, par augļiem, jā, ir daudz dokumentālu filmu, jā. Ja cilvēks atrodas vidē, tad tas, ko viņš iegūst sākotnēji, tas ir tas, ko viņam uzliek vide. Kā viņu audzina, uz kurien viņu. Un ja viņam, bet interesantākais ir tas, ka tas pats jau notiek arī pieaugušam cilvēkam, tikai jau bišķi citā fonā. Un piemērs. Mēs tagad piemēslojam pasauli, tāpēc, ka mēs lietojam polietilēnu maisiņus un metam ārā. Kas mums viņus piedāvā? Saprotu? Mēs kādreiz, es atceros savu bērnību, es gāju diezgan agrā vecumā, man jau vecmāmiņa sūtīja uz veikalu. Ja? Ne jau tāpēc, ka viņi pat nebūtu varējuši aiziet pakaļ, ja? Bet vienkārši, lai es iemācos, ja? Nopirkt kaut ko. Un tad es pirku, teiksim, tur pienu, sviestiņu, desiņu, ja viņi bija vietējā veikalā. Es aizgāju uz veikalu, pienu man iedeva pudelē. Ja? Ar folijas? Jā, ar folijas korķīti. Es pirms tam gāju ar tukšām. Es atdevu tukšās, man iedeva pilnā pienu. Depozīta sistēma jau tā darbojās. Jā. Sviestiņu man ietina papīrītī. Ja? Desiņu papīrītī. Končas tūtiņā. Končas. Kā man patīk, kā to tūtiņu taisīja, ja? Kad tā aizlocīs. Bet bija tāds arī mazs končiņas, tāds smalks. Es viņas vairs nekur neesmu redzējis. Mompams, jā. Lūk. Jā, starp citās pašas kompetīcijas, tevis pieminētās, viņas bija tādās skārda buņģiņās, jā, kur pēc tam mājās varēja glabāt podziņas, vēl visādi sīkumiņas, visu ko. Pudeles bija apritē līdz brīdī, kamēr viņi nejauši sasitās, jā. Papīrīti. Tu vari krāsni izkurināt. Un bija soma, tirgus soma, ko tu lietoji, ejot uz, un tas bija normāli. Jā. Un tad vienā brīdī parādās viss šitas te, jā, kad es daudz kur esmu braucis pa pasauli, jā, un tas, kad ir pat līdz tādam absurdam, jā, Ķīnā tas bija vienkārši unikums, jā.
Tas mans kolēģis nopirka cepumiņus, kur bija laikam 100 gramu cepumiņi, maziņi šitādi. Liela kaste, nu tāda krītpapīra, kastē maiss, polietilēna, nu tāds, ja? Un katrs cepumiņš vēl maisiņā. Katrs cepumiņš. Un tad, kad viņš apēda, tad bija šitāda milzīga kaudze ar to iepakot. Bet tu jau mēs redzam, starp citu aiziet uz veikalu tepatās. Tu atnāc mājās un no rīta tev ir kaudze ar mēsliem. Nu, lūk, bet ko es gribēju Tikai pateikt? iepakojums. Jā, bet ko es gribēju pateikt ar to? Vai tad es to izvēlos? To man uzspiež viss tā struktūra, kas uz to pelna. Mēs iedomājamies, kāds resurss ir vajadzīgs izstrādāt dizainu, tātad kaste ir kartons, tur ir apdrukas vēl, ja dizains, tātad tur tas maiss, kas iekšā, viņš atkal ir apdrukāts, jā, tur ir katrs, varētu teikt, nu jā, cilvēkiem darbu dodam, bet vai vajag? Tā pašā vietā, kad es aizietu uz veikalu, man vienkārši ar liekšķerīti, ja, tos pašus 100 gramiņus ielikt man vienkārši tūtiņā. Jo es aizēju tur patās maliņā un viņu apēdu un tūtiņu izmetu vienu papīrīti vai izmetu kaudzi ar šito. Jautājums, vai cilvēks to izvēlējās? Es dziļi šaubos. Tas ir uzspiests no šīs te sistēmas. Ja. Un tā ir ļoti daudzām lietām. Ja. Mēs braucam ar benzīna mašīnām, piesārņojam gaisu. Vai vēl trakāk tagad ar dīzeļu mašīnām. Tagad dīzels tas ir vedievi. Tikai tāpēc, ka tur tie dūmi biežāk nāk ārā. Ja. Kaut gan, ja mēs paanalizēsim tos iznešus, kas nāk no dīzeļa un tos, kas nāk no augstākās klases oktānu skaitļa degvielas, ja. Nu labi, arī par to mēs parunāsim. Lūk, ja. Mēs to izvēlējāmies. Tāpat laikā, kad ir šobrīd jau nevar to īlēnu maisā noslēpt, ka īstenībā būtu ļoti daudz tehnoloģijas, ja, kuras var nelietot fosīlo degvielu. Viņas ir, tikai kāpēc mēs viņas neieviešam. Ja. Lūk, ja. Nu, ja drīkst vienu piemēru, bet tā ir realitāte. Ir tas video ir atrodams. Ja. Pagājušā gadsimta 60. 70. gadi Odesā pa šo pilsētu braukāja Moskvičs 412 vai 440, tagad precīzi neatceros, kurš gāja uz ūdeņradi. Viņš bija. Reāli bija, ir video, viņš ir atrodams internetā, es to neizdomāju. Ja. Varēja braukt vienkārši uz ūdeņradi, nevis liekot ūdeņraža balonu mašīnu, bet ielejot ūdeni. Ģenerators bija paši zem kapota apakšā. Tā tad bija. Kāpēc mums nav šīs tehnoloģijas līdz šim brīdim? Ja tas jau, es saku, pagājušā 20. gadsimta vidū jau tas jau bija. Starp citu, es esmu vadījis pasākumu vienā universitātē, viņi tur atrodas Purciemā, neatceros precīzi nosaukumu, vai bija Rīgas tehniskā, vai bija kaut kas ar ķīmiju kaut ko, bet viens no rektoriem pieved man pie loka un pagalmā parādīja uz mašīnu stāvu. Tad redz mašīnu, es saku, redz mašīnu. Tas ir elektroauto. Mūsu paši izstrādās, tad es saku, kad jūs izstrādājat? Nu, gads 20-25 apakaļ. Viņa braukāja tā, viņa bija attālināta vadām bez šoferu, kā Teslas tagad iet. Ja, un es saku, bet kāpēc viņa neievies? Viņš saka, nu nevajadzēja vienam. Nu, jā. Nu, lūk. Bet kāpēc? Paši latvieši jau to sen jau bija izdomāti. Nu, protams. Bet, protams, liela nauda, daudz zinātnieks nospiež, protams. Un kāpēc es visu šo garo tirādu? Tie bija tikai tādi nedaudz piemēri, jā. Bet tā ir ar daudz ko. Jā. Tas, ko saka, nu jūs jau paši. Nu, nē. Vidējs aritmētiskais cilvēks, ja, kurš ir ielikts apstākļos, kad, lai viņš spētu eksistēt, ja, viņam ir jāiet uz darbu, jāpelna nauda, lai varētu paēst, lai varētu nomaksāt kredītus, beigu galā, lai bērnus sūtītu skolā, nav svarīgi, ko viņiem tur iemāca, bet viņiem ir jāiet skolā. Tas ir tāds riņķa dances, cilvēks tajā ir ielikts. Ja? Un viņam ir radīti šie apstākļi. Un viņam pirmām kārtām pat nav laika aizdomāties par kaut ko citu. Ja? Un ne visiem varbūt ir šī spēja analizēt.
Tātad viņš pakļaujās apstākļiem, kādos viņš ir ielikts. Un vēl beigu galā saka, ka viņš ir vainīgs. Kaut gan īstenībā cilvēks ir pakļauts šiem apstākļiem. Un tos apstākļus rada ne jau pats cilvēks, bet to rada tas, kas visu šo lietu koriģē. Un es, protams, kas es tāds esmu, es nevaru nostāties pret šo milzīgo mašinēriju, ja, un tagad mēģināt kaut ko tur uzvarēt. Ja. Es vienīgais, ko varu, es varu mēģināt cilvēkiem pastāstīt, kad apzināt to sevi un saprast, līdz kurai vietai tās ir tiešām viņa domas, viņa izvēle, un kura tā izvēle tomēr ir uzspiesta. Un tad, ja cilvēks apzināsies to robežu, kur viņš domā pats un kur viņam uzspiež, ja, visa masu informācija un visa apstākļi, ja, tad varbūt viņš pamazām izrausies no šī riņķa daņša. Lūk. Tas ir vienīgais šis te moments, jau uz ko es aicinu aizdomāties. Bet es tagad pat jau pazaudēju to jautājumu, to sākumu. Ja? Jautājums ir, kādēļ cilvēks pakļaujas no āras? Jā, jo viņš ir tomēr, cilvēkam ir tā īpašība. Viņš iet tā kā vieglāko pretestības ceļu. Ja? Un tas ir normāli. Un, diemžēl, cilvēks lielajā savā kopumā, viņš ir regulējams. Viņš ir regulējams un bīdāms. Diemžēl tā tas ir. Un jautājums ir, kas ir tas, kurš regulē? Kurš tās marionetītes raustais tiem diedziņiem? Ja? Mēs varam ilgi domāt, kas tad tie tur tādi ir, ja? Bet skaidrs, kad ir šī virsē. Ja? Un šie pēdējo 3 gadu notikumi ļoti precīzi to parādīja, ja? Ka tā pasaule sen ir vienota. Ja? Tātad mēs te it kā spēlējam spēlīti, ja? Kad ir viena valsts, otra valsts, un tad katra kaut ko šie pēdējie gadi taču parādīja. Visā pasaulē pēc viena scenārija viss notika. Tad kā? Ja? Tātad tikai viens secinājums. Labi, tur nobīda vienā valstī maskas uzvilka dienu ātrāk, otrā dienu vēlāk. Ja? Vienā špricēja tā, otrā špricēja tā. Bet principā viss kopējais scenārijs bija viens. Tātad mēs izdarām secinājumu, ka visu to komandē kaut kāds viens centrs. Ja? Jā, atkal sazvērestības teorijas. Bet tas ir tas, ko es redzu. Un tāpēc tas, uz ko es aicinu cilvēku, tas ir tā. Viena lieta, ko man stāsta, ko man rāda no visiem gludekļiem, no visurienes, un otra lieta, paga. Bet kā es pats domāju? Kā es pats šeit un tagad? Kā man? Ko man tur iekšējā balss saka? Tas nav viegli, tas ir ļoti grūti. Ja? Ir, protams, labā lieta. Tās tehnoloģijas, kas mums šobrīd pieejamas, ja, viņas var cilvēkam kaitēt un lielākajā daudzumā viņas kaitē cilvēkam. Ja cilvēks es ar šausmām skatos, ja, pa ielu ejot, ja, sevišķi jaunieši, ja, viņš iet pa ielu un viņš ir šiteni, ja. Vienkārši, ja. Vienkārši ejot pa ielu, tas pat ir bīstami, ja. Bet tāpat laikā šīs tehnoloģijas dod mums iespēju, viņas dod piekļuvi informācijai visdažādāk. Ja. Un ticiet man, ļoti daudz cilvēku pasaulē. Es neskatos ziņas, ja, vietējās un visu šito te, ja, es to uzzinu no lācīšu. Jā, es pilnībā apzināti. Tikai to, tas ir vienīgais. Es neskatos neko, ja, bet es lietoju iespēju robežās internetu un meklēju dažāda veida, pat ļoti pretrunīgu informāciju par dažādām sfērām. Ja. Par alternatīvām enerģijām, par alternatīvo vēsturi, par alternatīvo geogrāfiju, par alternatīvo medicīnu, par visu. Es meklēju šo informāciju, pat ļoti pretrunīgu, ja, kur vieni saka, gaļu ēst nedrīkst, otri saka, nē, gaļa ir tikai gaļa jāēd. Ja. Un tad saliekot kopā divas šīs lietas. Vieni saka, sāls ir ļoti, ļoti kaitīgs, otrs saka, nē, sāls ir nenormāli vajadzīgs. Ja. Tad kā ir patiesībā? Vai visiem ir viena patiesība? Lūk, tur jau tā, un tāda ir ļoti sarežģīts smadzeņu darbs, ar ko es nodarbojos pa naktīm, ja, pusmiegā esot. Ja. Kad es šos pretrunīgos faktus lieku kopā un mēģinu izanalizēt un izvilkt vidēju aritmētisko. Ticiet man, absolūtās patiesības šobrīd nav. Jebkura mācība, cik
skaista viņa neizskatītos, ja? Jebkura, vai tā ir reliģiska, vai tā ir sektantiska, vai tā vienalga, jebkura tīrā veidā ved strupceļā. Jebkuru cilvēku. Un tas nav variantu. Katram cilvēkam ir savs nosacīts ceļš, un uz to viņam ir jāiet. Un viņam ir jāmāk salikt vispretrunīgākos faktus un izvilkt vidējo aritmētiku. Tu saki, jāizdara secinājumi pašam cilvēkam, bet ir jābūt tomēr kaut kādai bāzei, zināšanām, intelektam, viedumam, vecvecākiem pieredzēji, lai tu to varētu izdarīt. Tad sakne, vienalga mēs nonākam ir izglītībā, kuru dod, es neteikšu skola, kur bērns nonāk vēlāk, bet tā ir ģimene, dzimta, tas ir pamats daba. Tur mums laikam ir tas lielākais caurums. Mēs esam pazaudējuši saikni savās dzimtās, lielākoties. Ja. Un te lūk ir mēs esam neaizsargāti. Un te lūk ir atkal šis moments, kur ir, kas papildina to, ko es nu pat teicu, ka ne jau pats cilvēks to izvēlējās, viņam uzspieda. Un proti mums ir jāatgriežās tātad vēsturē, nu plus mīnus apzināmā vēsturē, ja? Kaut gan vēsture arī tik ļoti sagrozīta, bet nu aptuveni tas mums ir daudz maz izsekojums, pēdējie 200-300 gadi daudz maz ir izsekojumi. Nu lūk, tad tas varētu būt, lai man piedod vēsturnieki, es varbūt nobīdīšos tur pat pārdesmit gadiem, bet nu ideja tāda, ka tas ir 19. gadsimta otrā puse, varbūt nedaudz ātrāk, kad sāka veidoties pilsētas, nu un tā saucamā industrializācija. Kad cilvēkus no lauku apvidiem sāka dažādiem iemesliem vilkt iekšā pilsētās un nodarbināt rūpnīcās. Un te nu sākās šis te atkal svērestība, ja? Kad apstākļi bija tādi, kad viens pats vīrietis strādājot nevarēja tik daudz nopelnīt, lai pilnvērtīgi uzturētu ģimeni, ja viņam ir sieva un kaut vai jau 3 bērni. Bija grūti. Nu un turpat nezinu no kurienes, ja? No kaut kāda skāpja izlīd feministiskā kustība. Kaut kā nejauši, ja? Kad sievietes sāka, mēs esam vienlīdzīgas. Piedod, es uzsitu pa mikrofonu laikam. Lūk, ja, nezinu, no kurienes viņi tā radās. Ja? Kaut gan sieviete normāli ilgstoši dzīvoja, būdama saimniece mājās, ja? Viņiem bija savas lietas, visu gādāt par bērniem un saviem vecākiem un visu, un uzturēt saimniecību, un varīt ēst, mazgāt veļu, bet viņi dzīvo mājās, tas ir viņas darbs. Un, teiksim, vīrietis pelna naudu, nu, kas varbūt ir vajadzīgi. Lūk, turpat ir vecmāmiņa, turpat ir vectētiņš un viss šis te, jā. Tātad 2 lietas. Pirmkārtām vīrietis vairs nevar nopelnīt, un sieviete tātad arī ir spiesta iet strādāt. Tad kas notiek ar bērniem? Vai tie viņi tak ļoti vienkārši? Nu, reku mēs jums ir. Jā, un plus tam vēl tas, ka nu sievietē tagad kāds iestāstīja, ka viņa taču ir līdzvērtīga, ja? Ja? Nu, kad viņa arī tā, nu, nedrīkst, kā saka, viņai maksāt mazāk, ja? Kaut gan īstenībā, nu, piemēram, mēs runājam par rūpnīcu, ja? Kur sit ar āmuri, nu, mēs uzreiz skaidrs, ja? Kurš ar vairāk uzsist, sieviete vai vīrietis. Ja? Bet, nu, labi. Nu, un viss tas kopā, tātad sievietes savā lielākajā daudzumā bija spiests iet strādāt. Līdz ar to, kas tad paliek ar bērnu? Kam ir vectētiņš, vecmāmiņa, ok, bet tiem, kam nav, jo ļoti daudz tomēr vecie cilvēki palika laukos, tie jaunie atbrauc uz pilsētu. Viss mēs piedāvājam bērnu dārzu, mēs piedāvājam skolu. Un tur jau ir šablons, ja? Globus uz galda, raķetes debesīs, industrializācija, dažāda veida ismi, kam komunismi, kam kapitālismi, kam ienaidnieks aiz tās robežas, kam ienaidnieks aiz šitās robežas. Ja? Mums ir jāaizstāv dzimtenes, visas pēc kārtas. Ja? Te mēs esam tur, kur mēs esam. Ja? Un tas ir meistarīgi radīta sistēma, ja? Un pat cilvēkam šobrīd ļoti grūti pat to, nu, it sevišķi, nu, piemēram, nu, mana vecāku paudze, ja? Kam ir, piemēram, 20, 30 gadi vairāk kā man, kas vēl ir dzīvi, ja? Bet viņš tā ir izaudz. Tas taču ir normāli, ka bērniņš iet skolā un bērnu dārzā. Mēs taču visi tā augām, ja? Ja?
Nu, kā tas ir normāli, ka tu aizēji skoliņā, tev liek šitā nosēsties, ja šitā cilāt rociņas, ja, un turēt muti. Tas ir normāli, mēs taču visi tā. Ja. Es atceros sevi, ja, kad par daudzām lietām, tā skaitā par Darvina teoriju, tad, kad man viņi sāka borēt kaut kādā 4. klasē, man bija ļoti daudz jautājumu. Man vienkārši aizbāza muti. Nu. Un paldies Dievam, šobrīd to, ka cilvēks ir cēlies no mērkaķa, nu, ļoti mazvairs cilvēki tic tam. Ja. Lūk, ja. Paldies Dievam. Ja? Nē, ir jau kas tic vēl. Ja. Nu, lai viss nebūtu tik skumji, es zinu, ka tu biji šovasar aizvedis savu meitiņu uz brīnišķīgu nometni, kuru vadīja Ziļevu ģimene. Ko tur bērniem māca? Un mums šādas vietas parādās ar vien vairāk un vairāk, pateicoties šiem uzņēmīgiem cilvēkiem, kas tieši piedāvā to, ko tu stāsti. Zināšanas dot bērniem, redzēt dabu, noņemt telefonu uz to laiku, kad jūs tur esat. Pastāst, tu arī biji, tu veidoji dokumentālu raidījumu, to mēs arī kaut kad rādīsim LTK, jo tu uzskatīji, ka ir ļoti svarīgi parādīt, ka var arī lūk šādi. Jā. Un tas nemaksā miljonus. Nē. Te ir pirmā atslēga, ko es uzskatu, kad, kur ir kļūda vislielākā. Mēs sūtam savus bērnus skolā, lai viņi iegūtu zināšanas. Nē, izglītība. Izglītība. Redzi, zināšanas vai izglītība? Nu labi, izglītība. Nu jā, pareizi. Izglītību, zināšanas, kas nu labi, to zināšanas, jā, īstenībā tā ir. Bet zināšanas kādā aspektā. Informāciju par procesiem. Vienkārši informācija. Nu, dažādas Darvina teorijas, Einsteina teorijas, kāda izskatās Zemē, kā veidojušies dzīvnieki, ko tur tad vēl ķīmija, fizika, vēl kaut neprasot, cik lielā mērā bērnam tas ir vajadzīgs. Pareizi būtu tā, ka bērns ejot tā saucamajā skolā, iegūst prasmes. Prasmes. Un spējas. Prasmes un spējas, nevis informāciju. Nē, viņa var būt kaut kāda pēc tam, bet svarīgākais ir tātad kaut ko prast un spēt. Un priekš tā ir, kāpēc es iedegos par šo te nometni un tiešām tur dzīvoju blakus, jā, to veselu nedēļu, jā, un filmēju, kā notiek šis darbs, kad tas ir nepiespiestā vidē, kad tiek piedāvātas lietas bērnam, ko viņš pats var pamēģināt, paknibināt, uztaisīt, izdarīt vēl. Turpat ir daba, turpat ir dzīvnieki visdažādākie. Ja? Tur ir gan zirgi, gan suņi, gan kaķi. Un ja man pienāk meita un saka, tēti, zini, ko es nu patās? Es gaili paglaudīju. Kā nopietni, ja? Ja, nu, ja zini, kam ir vistas, ja, nu, tie viņi ļoti viegli rokā un vēl jau vairāk gailis. Viņš saka, nē, tas gailīts man pienāca, nu es tā varēju viņu tā paknibināt, ja. Es pat biju šokā. Tātad kāda ir šī vide, viss tas, kad viss tur tā notiek, un pat sakāmais, ja, dzīvo kā suns ar kaķi, tur tika salauzts, ja, tāpēc, ka man ir pat fotografija, ja, kur guļ liels, milzīgs suns, un viņam tā līkumiņā smuk guļ kaķīts, ja. Ja? Viņi visu laiku tur kopā ņemās, viens otru palaiz un viss ir kārtībā. Tātad ir šī pašpietiekamā foršā vide, ir šī noskaņa, un es redzēju, tā bija meiteņu nometne, es redzēju, kādas tās meitenes ir atbraucot tur, ja? Nu, ka viņi telefoniņu jānoliek, ja? Noliek, ja? Oi, telefoniņu tagad nav, ja? un kad jau nākamās jau dienas vakarā viņi pat ir aizmirsuši par to, ka tas telefons ir vajadzīgs. Vienkārši viņu vairs nevajag. Lūk, ja? Un kādas tās meitenes ir beigās, ja? Kad ar asarām acīs, ja, nedēļas beigās ir jāšķirās. Ja? Ja? Kad varētu vēl un vēl un vēl. Un tā vajadzētu veidot skolu. Kaut vai tīri tajā noskaņas līmenī, ja, kad tu jūties komfortabli, ja, kad tu vari būt, un tu biji ļoti dažādas tās meitenes, ļoti spilgtas personības, katra savādākie, ja, katra ar savām īpatnībām, ja, un kad tu vari būt pats un vienkārši iekļauties visā tajā, kas notiek, un tev piedāvā, tev pieaudzis cilvēks piedāvā, tagad mēs darīsim to, tagad mums būs nodarbība, piemēram, par sejas kopšanu, ja, kā ar dabiskiem līdzeklīšiem, kā, teiksim, nekaitēt, uzlabot vēl, ja, vai tagad mēs kaut ko veidosim, vai tagad mēs smiltīs zīmēsim, ja, lūk, ja.
Protams, cik var izdarīt vienas nedēļas laikā. Tas ir ļoti īss periods, bet to var izstiept visa gada garumā. Un šādas lietas. Un tad mūsu sabiedrība atveseļotos, ja mēs tā pieietu. Es ceru, ka tas pienāks. Es esmu optimists, es domāju, ka tas tā arī notiks. Uz šīs brīnišķīgās nots liksim komatu, gaidot tavu sadzīves maģijas raidījumu un atvadoties no skatītājiem. Vēl kādi novēlējumi, ieteikumi, kam pievērst uzmanību šobrīd, kam sekot, kam nesekot un kā tomēr meklēt iekšā, ka es esmu to izdomājis un ka tas ir mans viedoklis. Nevis es atrunāju vai atkārtoju kāda izteikta viedokļa, bet pilnīgi pārliecināts, ka tas ir manējais viedoklis. Lai gan, ja tev jāargumentē, viņš saka, man jau īsti argumenti nav, ne faktu, tomēr tas laikam nav mans viedoklis. Bet ir taču grūti atzīt, arī, ka tu esi kļūdies. Tāpēc arī ļoti interesants temats arī pēc Covid laika. Tiem cilvēkiem, kas kļūdījās, un viņiem ir pierādīts, ka viņi ir kļūdījušies, bet viņi to neatzīs. Viņi taču nevar to atzīt, arī tāda iekšē. Jā, tu ļoti, bet tas ir, saprot, tu man tagad ieliki bišķiņi iedzina sprukās, jo 2 vārdos to atbildēt ir ļoti grūti, jo tas ir ļoti daudzslāņaini. Bet tāpat laikā vienu atslēdziņu tomēr teikšu. Un proti tas ir tas, un tā ir pati svarīgākā, proti nebaidīties. Nebaidīties. Jo bailes tā ir viszemākā vibrācija, kāda vien ir iespēja. Pat naids jau ir mazliet augstāks līmenis. Bailes mūs paralizē, bailes degradē. Un bailes, strādāt ar bailēm, starp citu, es uztaisīšu arī vienu sēriju tieši par šo, tas būs kaut kad vēlāk zemā. Ar to ir jāmāk strādāt, bet pirmais bailes, un ne tikai bailes no vilkiem vai no slimībām vai no kājā, no kā no kuram, ja, bet izslēgt bailes pašām sev atzīties. Būt godīgam pašām pret sevi. Nebaidīties, atzīt savas kļūdas, ja, pārskatīt visu, ko tu pirms tam esi darījis, ja tu gribi kaut ko izmainīt. Ja tev ir labi, paliec, kur esi, bet ne. Tātad nebaidīties, būt atklātam pašām ar sevi. Ar to vajag sākt. Bet tālāk tur vēl ļoti daudz viss. Paldies tev liels par sarunu, dargie skatītāji. Mēs ar jums tiksimies jau nākšo dzīvo sarunu raidījumos un piekritīšu Silvestram, ka tik tiešām atzīt sev, ka tu esi kļūdījies. Tā šķiet šobrīd sabiedrībā ir vislielākā sarežģītības pakāpe, jo mēs taču visi gribam būt vislabākie, visskaistākie, visattālinātākie. Un daudzi, protams, arī vēl šodien uzzina, ka lai tiktu pie pēcnācējiem, tomēr 2 cilvēkiem ir jāsatiekās, nevis attālināti jāmīļie, to joprojām vēl nevar izdarīt internetā. Uz redzēšanos galva augšā, viss būs kārtībā. Paldies, Silvs! Atā! Šī pasaule kā durvis vaļā. Mēs visi stāvam caurvējos, un jūra nevienādi saļā. Tik viegla aiziet mākoņos. Es esmu mīlējis šodienu. Es esmu mīlējis šodienu. Es esmu mīlējis. Un nevajag